14. Savukārt par distanču slēpošanu tepat mūsu mājās turpinās Normons Melders. Madonā Smeceras ilas trasē aizvadīts pēdējais Skandināvijas kausa izcīņas posms distanču slēpošanā. Lai arī sacensībās piedalījās 6 valstu slēpotāji, faktiski tās izvērtās par Norvēģijas atklāto čempionātu, jo visās 4 distancēs goda piedestāls pilnībā piederēja Norvēģiem. Noslēdzošajā 30 km distancē brīvajā stilā vīriešiem ar masu startu, kaut cik ar Norvēģijas distančniekiem mēģināja konkurēt viens zviedrs Anders Svanebo. Tomēr finiša taisnē viņš palika tikai 4. medaļas atstājot Norvēģiem, no kuriem ātrākais bija un uzvaru izcīnīja Magne Hanga. Spēcīgajā konkurencē viegli neklājās arī vienīgajam latvietim Arvim Liepiņam. Galu galā Arvis finišu sasniedza 55. vietā. Šodien gribējās labāk vispār nostartēt tā kā mājas trasē un bija cerējis kaut ko labāku, bet konkurence bija šogad tā ļoti liela un tāpēc arī bija grūti parādīt kaut kādu labāku rezultātu. Jau šonedēļ Liepiņš, kā arī Anda Mužniec un Induls Bikša startēs Zviedrijā notiekošajā pasaules čempionātā. Ko tu ceri sasniegt pasaules čempionātā? Pēc iespējas labāku rezultātu. Gribētos zem 100 vispunktiem tikt, tāds bija mērķis noliks un redzēs, kā ies. Marta vidū Madonā vēl plānots Latvijas čempionāta posms garajās distancēs un stafetēs. Jācer, ka dabas māte to atļaus sarīkot.